Nu, sveiki, mīļie klausītāji, un sveika, Agnese. Šis ir SEO un digitālā mārketinga podkāsts. Agnese, šī ir ļoti īpaša epizode. Starp citu, es paskatījos mūsu YouTube sarakstā, ja, kas pa epizodēm mums ir iznākušas, un pēdējo reizi mēs abas šādā kombo divatā bijām pagājušā gada aprīlī. Iedomājies, Wow, gads riņķī! ir pagājis gads, un mēs divatā esam šādā sastāvā. Un pirms tam mums ir bijušas superīgas epizodes ar viesiem. Mums ir bijuši tiešām lieliski cilvēki, katrs savā tādā digitālā mārketinga jomā, kā strādā UGC saturs klientu piesaistē. Bija arī par semantisko SEO. Ja? Tas tā kā viss gan par digitālo mārketingu, gan par SEO un par e-pastu mārketingu. Pat viena epizode bija par to, kā kļūt par SEO speciālistu. Man šķiet, ka šis arī būs kaut kas šodien, kas papildina šo tēmu, ja, par kā kļūt par SEO speciālistu pašam savai mājaslapai. Jā, tā kā šī ir tiešām aizraujoša reize mums, ka mēs varam divas iepazīstināt mūsu klausītājus šodien ar mūsu izloloto SEO kursu. Un neskatoties to, ka ir pagājis gads, tad mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši. Un šajā laikā mēs kļuvām arī par certificētām pasniedzējām. Diezgan daudz laika pavadījām tātad vadot nodarbības kādā no Latvijas mācību centriem. Šīs bija nodarbības vairāk par mākslīgo intelektu un tiem pamatiem, kā to izmantot, drošība un šī promptēšana, ja, ko mēs arī šobrīd pašas mācāmies un mēģinām saprast, kā tad vispār SEO strādā mākslīgā intelekta pasaulē, ja, kā mākslīgais intelekts lasa mājaslapas, viņas citē, vai kāpēc viņš izvēlās citēt vai nē. Un, jā, tātad šis mūsu posms, kā mēs esam izgājuši cauri, man liekas, ir tik ļoti pilnveidojis mūs, un kad šis SEO kurs, kur mēs esam ielikuši arī šīs zināšanas, pedagoģiskās, jā, gan tās, kas ir SEO zināšanas, lai šis kurs būtu viegli saprotams, praktisks, tiešām iesācējam, gan arī tādam, kurš no SEO varbūt jau it kā kaut ko saprot un ir dzirdējis. Un tas, ko vēl es tā padomāju, ka ja jūsu uzņēmumam šobrīd nav, teiksim, šis budžets atvēlēts, ja, lai jūs varētu noalgot SEO speciālistu, kas jūsu vietā optimizē mājaslapu, tad šis SEO kurs ir tiešām tāda laba investīcija, kas ir par pieņemamu cenu, un to jūs varat izdarīt paši savā laikā. Un iet cauri nodarbībām, varbūt jums ir tiešām kāds darbinieks mārketinga nodaļā, kurš varētu uzņemties šo lietu, tad noteikti jūs varat skatīties, kā savu uzņēmumu iekšienē, jūs varat atrast paši savus resursus, un mēs iedodam jums vienkārši šo pamatu, ja, teoriju un praktiskās lietas, kā tad izveidot šo SEO stratēģiju pašam savai mājas. Jā, varbūt tev, Agnes, ir kaut kas piebilstams. Es domāju, ka es ķeršos varbūt klāt tajiem galvenajiem arī ieguvumiem. Viens, protams, ir tas, ka bieži vien cilvēki domā, ka, es gribu parādīties augstāk Google, būt top pozīcijās un tā tālāk, bet patiesībā tajā brīdī, kad ir ienācis AI, tas nav patiesībā tas, ko jūs līdz galam vēlaties. Es teiktu tā, ka tas ir drusciņi novecojis. Viņu vēl varētu marketēt tā, ka, es gribu parādīties augstākās pozīcijās Google, bet jums ir jādomā plašāk, jums ir jādomā tajā, kā mani šie mākslīgā intelekta rīki var pieminēt un kā mana mājaslapa var parādīties tur. Tātad šis kurs nav tikai, teiksim tā, šis tradicionālais SEO, bet viņā ir iekšā tātad šīs taktikas un šie pamati, kuri palīdzēs jūsu mājaslapai parādīties, jeb tikt citētiem mākslīgā intelekta rīkos. Tāpēc, ka patiesībā bez sakārtota SEO pamata ir ļoti maza iespējamība, ka jūsu mājaslapu vispār pieminēs. Un tāpēc arī patiesībā tās top pozīcijas, jā, viņas ir svarīgas, ka, ne par velti viņas ir bijušas iepriekš varbūt tās lapas top pozīcijās, bet tagad tiek citētas, tāpēc, ka viņas ir pirmajās pozīcijās. Tas nozīmē, ka viņām jau ir iedots, teiksim, tāds impulss, kur tad tie cilvēki ir iedevuši to vērtību, ka viņi lasa tos rakstus, piemēram, vai apmeklē to mājaslapu, un tāpēc viņi piemin. Papildus tajam jums ir jāatceras, ka
jums, kā mājaslapu īpašniekiem, vai arī, ja jūs darbojaties digitālajā mārketingā, tad jums ir ārkārtīgi svarīgi tomēr domāt par to, ka jūs citē kvalitatīvi mēdī, ko to, piemēram, ņem, nu, ņem vērā šie mākslīgā intelekta algoritmi, tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka par jums runā arī citas mājaslapas un citi šie resursi. Kā tad atrast šos mēdījus, kā saprast, kur jums būtu vērts parādīties un tā tālāk. Tā kā šis SEO kurs, viņš aptver šos punktus, pašu pamatu, off-page, tehnisko SEO, ka jūs varat arī uzzināt, kā pārbaudīt savu mājaslapu, un paralēli tam tas jums dod tiešām padziļinātāku sapratni tajā, kā tad jūsu mērķa auditorija patiesībā meklē šo informāciju, kur viņa atrodas. Un jā, un tad attiecīgi jūs saprotat, kas jums ir jāveido. Jo es domāju, ka ar laiku tā vien būs, kad ar visu šo mākslīgo intelektu, kad šis mājaslapu apmeklētāju skaits varbūt kritīsies, bet ir ļoti liela iespējamība, ka ka tās konversijas, ka viņas paliks lielākas un uzvarēs tās vairāk mājaslapas, kuras tiks citētas šajos mākslīgā intelekta rīkos kā labais piemērs. Tāpēc jums ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, kas jūs tie mājaslapā nodefinēt, kas jūs esat, kam jūs pārdodat, kas jūs neesat. Un, un tas, man liekas, ka mēs esam ļoti smuki sakomplektējuši šo visu kursu, kuru ir ērti skatīties. Video materiāli nav gari, viņi ir 20 minūtes, 10 minūtes, un ļoti ērti ir skatīties. Melānija arī parādīs, kā tas izskatās. Lai jums ir tāds ieskats, kā tas vispār izskatās. Un, tā kā man liekas, ka es esmu nenormālā starā par šo kursu, jo mēs tiešām esam ielikuši sirdi un dvēseli tajā un visas savas zināšanas, un tiešām mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk šie latviešu uzņēmumi saprot, ka tas nav tik sarežģīti, un vēl par SEO es gribēju pieminēt. Piemēram, jūs tikai tagad sākat savu ceļojumu solo darbībā, uzņēmēju darbībā, ja, un jums ir tā mājaslapa, tad es teiktu tā, ka SEO jūs darat paralēli, jo tomēr mēģināt celt to savu uzņēmumu atpazīstamību gan sociālajos tīklos, gan cenšaties, lai par jums vēl citi runā, un tad to SEO paralēli dara. Protams, jums tas ir nepieciešams, jums ir to nepieciešams izdarīt, bet es teiktu tā, ka varbūt pašā sākumā tas pat nevajadzētu būt tam pašam galvenajam fokusam, bet, protams, ja jūs skatāties uz mājaslapu nopietni, tad tam vajag būt fokusam, bet es teiktu tā, ka pašā sākumā tam ir jābūt sadalītam nedaudz, ka tomēr jūs pafokusējaties laiku uz šo zīmola atpazīstamību un tad paralēli tad čunčinat to SEO savai mājaslapai. Ja tas ir pašā sākumā. Ja jau jūs esat nostabilizējuši šo savu zīmolu atpazīstamību un jums jau sāk rasties tātad vairāk šis budžets un arī laiks, jeb resurs, jo SEO, lai sadarītu, jums būs nepieciešams laiks gan, teiksim tā, šis resurs, laika resurs un arī enerģijas resurs, lai to darītu. Ar to ir jārēķinās, jo tas nebūs tā, es ātri izdarīšu un dara. Nē, tā īsti. Jā, tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tie, kas skatās YouTube, tie, kas ir Spotify, varat pārslēgties uz YouTube, ja vēlaties. SEO kursu iesācējiem jūs varat izvēlēties šīs divas opcijas. Vai nu tie ir 29 eiro mēnesī, ko jūs katru mēnesi abonējat, vai arī jūs varat uzreiz 150 eiro un visu gadu jums ir piekļuva šim SEO kursam, un jūs savā laikā, kad jums ir iespējas, varat iet mācīties un strādāt ar savu lapu. Tā, un tad ir sadalīts mums šīs pašas svarīgākās tēmas, kas ir svarīgas SEO pamatiem, kas ir SEO, kādi ir rīki, kas jāpieslēdz mājaslapai, atslēgas vārdi, kas ir atslēgas vārdi, kā tos iedala, kur tos atrast, kā tos izvēlēties. Tāpat ir arī atslēgu vārdu izpēte, kā praktisks uzdevums, kā jūs varat paši atrast atslēgas vārdus priekš savas mājaslapas. Un arī bezmaksas piekļuva šim profesionālajam SEO rīkam, SEMrush, kur tad jūs varat veikt šo atslēgu vārdu izpēti un arī
pašu SEO auditu, tehniskās lietas paskatīties mājaslapai, kas arī ir šajā kursā. Šeit pašās beigās ir arī par tehniskais SEO, kur ir arī kā veikt šo auditu rīkās. Bet tagad es paskatīšos, parādīšu jums tieši par atslēgvārdiem. Ja kāda nodarbība šeit ir īsais 2 minūšu šis video, kura Agnese izstāsta tātad par to, kā tad atslēgvārdi iedalās. Ir praktiski visām nodarbībām arī šīs prezentācijas. Uzreiz jau praktiska demonstrācija, kā tad, nezinu, vai rīku izmantot, vai arī tāda prezentācija, kur tiek izskaidrot šī teorija, lai jums rodas izpratne par to, kāpēc tas ir svarīgi, ja, kāpēc ir svarīgi atslēgas vārdi un kā tos izvēlēties, lai pēc tam, pēc kursa beigām, teiksim, tad, kad jūs turpināsiet strādāt ar savu mājaslapu, veidosiet jaunus produktus, bloga rakstus, lai jums ir šīs zināšanas un jūs jau pašā pamatā pareizi darīt, lai pēc tam nav jāmaina kaut kas vai jāizlabo. Jā, tātad šeit ir video materiāls un tad arī praktiskie uzdevumi asistentu ar Gemini. Tātad tāda instrukcija pamācība, kā veidot promptus un kā tad kurš spiest, lai izveidotu šo asistentu sev savām mārketinga vajadzībām. Un asistents ir apmācīts tieši uz to, lai viņš veicinātu pārdošanu. Jūs varat savas idejas tur pārbaudīt vai esošās idejas uzlabot. Tātad viss šeit pamācība plus arī pro tips, ja, kā tad jūs varat vēl labāk šo asistentu pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām. Tas, kas vēl ir iekļauts, ja, bija iekšā mums. Jā, tepat arī bija tāda konkurenta izpēta ar Notebook.lm. Tālāk arī pastāstīšu, ko vēl var ar Notebook.lm darīt, bet tātad šajā kursā ir iekļauts tieši pamācība, kā jūs varat pētīt savus konkurentus. Šīs lietas, viņu stiprās puses ir viņu atslēgvārdu mērķa auditorija. Te ir arī iekšā gatavi prompti, ko jūs Notebook.lm varat izmantot un pārbaudīt. Es vēl noteikti gribu pieminēt, ka pats galvenais mērķis ir tas, ka tad, kad jūs pildat šos uzdevumus un tad, kad jūs izejat cauri kādai no nodaļām, pārbaudiet un uzreiz implementējiet šīs lietas iekšā savā mājaslapā. Jo tas mērķis ir tāds, kad jūs ejat šo kursu, kad Melānija tieši rādīja par bloga rakstu, ka jūs izveidojat šo SEO draudzīgo bloga rakstu, izmantojat arī opciju šajā Telegram kanālā, iesūtīt mums to bloga rakstu, mēs jums iedosim pretim feedback, pastāstīsim varbūt, ko vēl var uzlabot un tā tālāk. Jo šis kurs, viņš iekļauj rīkus, kuri jums arī palīdz patiesībā pašiem pārbaudīt, bet mērķis ir tāds, ka izejot šo kursu, jūs iegūstat SEO draudzīgu un priekš mākslīgā intelekta rīkiem draudzīgu mājaslapu. Tas ir pats galvenais mērķis, ka jums ir optimizēta mājaslapa. Un tiešām cenšaties iekļaut šīs lietas un darboties. Mēs gribētu noslēgt šo sarunu ar vienu novēlējumu katram no jums mājaslapu īpašniekiem un arī vispār tie, kuri klausās un kuriem interesē digitālais mārketings. Un mans novēlējums jums ir riskēt nedaudz vairāk, un ja jūs ir tā vēlme darīt lietas vai, piemēram, šajā gadījumā arī, ja jūs esat atlikuši varbūt SEO jau labu laiku, bet jūs zinat, ka tas jums ir nepieciešams, tad riskēt un investēt šo savu resursu, laiku un redzēt, kā tā mājaslapas izaugsmē darbojas un skatīties šos rezultātus un arī būt pacietīgiem, tāpēc, ka tas var nenotikt uzreiz, jo tas prasa laiku, bet tā atdeva, kā ar SEO parasti notiek, viņš tā lēnītēm, un tad viņš tā aiziet uz augšu. Es savukārt novēlēšu to, kas man pašai arī ir aktuāli, ir šie izmantot iespējas, kas atnāk. Un tā kā mūsu novēlējumi ir pašās epizodes beigās, un ja tu šobrīd vēl klausies, tas nozīmē, ka šī ir tava iespēja, kur tu vari izmantot
šī tev iespēja, ko mēs tev iedodam, teiksim, caur mūsu SEO kursu, ja, un sakārtot savu mājaslapu. Jā, minūtes ir paskrējušas nemanot, un es ceru, ka mums sanāca iedot tādu kopskatu par to, kas tad ir iespējams un pieejams šajā SEO kursā. Tāpēc, jā, teikšu jums paldies, ka klausījāties, un tiekamies Telegram atbalsta grupā un tiekamies sociālajos tīklos. Noteikti uzspiežat like šai te epizodē un tiekamies nākamajās.